Kāpēc tas glutēns vienā daļā uzskatu sliktais? Es neuzskatu, ka viņš ir slikts. Es uzskatu, ja viņš ir pa biežu, mēs viņu līdz galam nesagramojam. Daļa, kā nesagramots, var aiziet tālāk. Un ja mums izjaukt iekšējā zarnu vide, tās baktērija dažādība ir izzudus, tur jau ir karš, un viņš piemetīs šim ugunsgrēkam vienkārši papildus klāt malku. Es nesaku, ka tas ir mūžīgi slikts un pilnībā jāatsakās. Es to problēmu vairāk saskatu, ka tas ir regularitāte. Katru dienu vairākās pozīcijās vienu un to pašu vielu uzņem, maizīti cepumiņi, makroniņš, plus jau vēl tur cukurs. Tur sākās revolūcija. Tad, principā, kā cilvēks varētu sev noteikt, kad viņam ir pa daudz? Pēc kā viņš to varētu pateikt? Ir mikrobioma analīzes. Mikrobioma analīzes, kas, tas ir tas mans lauks, kurā netīšām esmu kļuvis tāds, savā veidā speciālists, jo tā pirmā pieredze vairāk bija tāda lasīju, radīju, tīri tas, tādām analīzēm es nebiju saskāries, bet man tas tik ļoti interesēs. Praktiski kaut kādā līdz tam 2020. gadam pat tām baktērijām bija izlasījis tik daudz un interesēju un sapratu. Tad Latvijā bija tāds Latvijas mikrobioma projekts, kas norisinājās no 20. līdz 23. gadam. Principā tas bija tāds atvērts pētījums, kura varēja piedalīties katrs, kuram bija interesi par to, noteikti restīvi baktēriju sastāv zarnu traktā un principā analīzes, kas tā maksā pāri par 300 eiro, cilvēks varēja nodot par 30 eiro. Es tajā laikā sāku pieņemt Rīgā Veselības centrā 4 Antēģa institūtā, un principā Antēģam bija sadarbība par to projektu, un tad nāca cilvēki, kas nodeva tās analīzes, arī popularizēja to, lai daram to, ir iespēja pa 30 eiro noteikt, un nāca arī tie rezultāti, un tad iedzīnājies, saprata, katram gāja cauri, katrai baktērijai, kā viņas tur miedarbojas, saprata, kas izdara mums labu, kas netika labu, un beigās, cik es pētījumā piedalījās 845 cilvēki, kādus pāri pat 200 es esmu klātienē vai onlainā izgājis cauri, un tas latviešu mikrobioms principā izgājis caur manām zināšanām un rekomendēšanām, beidzot esmu salicis tā kopā. Ko tu redzi par šito, kas ir tava kaut kāds galvenās atklāsmes no šitā pētījuma, ko tu saņēmi? Ir latviešu baktērija. Tā. Ir reāli latviešu baktērija. Mēs esam unikāli. Tas ir prieksim tā. Tur noteikti baktērijas līdz sugu līmeni. Viena baktērija saucās subgranulum unclassified. Laba baktērija, ko viņa dara, tur viņai baigi cukuri nepatīk, šķiedrvielas, prebiotika sēda. Un interesanti ir tas, ka katram latvietim viņi tur tā, top 10 apmēram. Es viņu redzu lielākai daļai, citam arī bišķi tālāk. Vienkārši par tām baktērijām, tu beigās tur visādi tie apraksts, beigās tevis saraksts ar, vienkārši no sugu līmenī. Kas ir noteikti baktērijas sugu līmenī? Piemēram, ir subgranulum unclassified. Tas ir tā kā Jānis Bērziņš, tur piemēram Bifidobacterium infantis, ieva ozoliņa, tā kā cilvēku vārds un uzvārds. Tas ir, teiksim tā, es esmu izgājis, iedomājamies, tur kārtīga visām Latvijas vidusskolām. Es tagad zinu lielāko daļu skolēnu vārdus, uzvārdus un ko viņi tur un ir, jā. Un tur arī cilvēki atbrauc no Īrijas, no Amerikas un no citurienes, un viņiem stipri tā baktērija zemāk. Okay, tad tas ietekmēja to, vai viņi dzīvo Latvijas teritorijā vai ārpus Latvijas. Jā, tas ir. Par to, protams, es domāju, es noteikti izvirzīšu tālāk hipotēzi, jo man tā iekšējā vēlme, varbūt viņi var būt nevis unclassified, bet subgranulum latvensis. Tā ir latviešu baktērija. Jā, bet es runāju Norvēģu pētniekiem Holandē. Viņi teica, jā, mums viņi arī ir, bet samērā nav tik augstu. Tā kā Norvēģija mums samērā tu. Šis viens tāds fun fact, kas kaut kā ir atklājies, un man liekas, ir citās kopās viņas arī, jo viņas ir daudz un dažādas, bet šis bija tāds ļoti patīkams novērojums. Kas ir tā kombinācija, kas šo te baktēriju rada? Es
nezinu. Tu nezini. Es nezinu, vai tas ir gaiss, vai tas ir mežs, vai tā ir tā lokācija, kur mēs esam, vai tas ir, ko mēs ēdam, vai ko mēs, kāpēc nav tam, kas aizbrauc uz to, es nezinu. Tas ir interesants zinātnē, ka daudzas lietas, nezinu, var izvirzīt hipotēzi, var pieņemt, es tā, tādā populāra zinātniskā tonī var pateikt.